Šādi saņēmu no meistariem galvu meistars remontam. Galvu. Nobriezīšu otrādi. Turpinājums. Tā notiek. Tulīt sabildēšu un safilmēšu, kā pēc remontiem burbuļo galvu. Paņemam visparastāko klīneri. Šitie ten vārsti ir izplūdes, šitie ir ieplūdes. Šitos viņi paslīpē, kaut gan pastīsimies, cik daudz. Tagad pagriezīsim motoru, tā lai viņš aiztaisās vārsti ciet. Redziet, šitie verās vaļā, aizverās ciet, un šitie ciet. Šitie. Paņemam gaisu, un te nekas nav. Te ir pliks trubs, neko nebāžu ciet. Vienkārši iebāžu pistolīti. Pirmajā un otrajā. Redziet, vienam ir problēma. Meistars teica, ka tas ir labi. Kaut cik. Te jau vairs nav. Nē, šitos bija. Kārtībā. Sajūtas pats. Redzi? Tās ir pēc slīpēšanas. Ideāls. Šis ir labs. Griežam tālāk. Redziet, tas atturās un tas atturās. Šitos divus pārbaudam. Ļoti labi. Netik labi. Ļoti labi. Ļoti labi. Jāatzīmē pašam. Pirmos divus šitos nevajag. Šitos nevajag. Tā. Šis aiztaisies ciet, kas tur bija, es jau aizmirsu. Pustīsimies vēlreiz. Ļoti labi. Netik labi. Tā. Un tad nākošā. Tātad šis aiztaisījās. Šitais vēl jāpēc līpē. Un šitie ten ir tikai izfrēzēti un notīrīti vārsti, kā man ir rēķinā rakstīts. Šitie ciet, skatamies. Kā jums liekas? Labi? Kā jums tas liekas? Nākošie. Tātad šitie uzlējam un skatāmies.
Ļoti skaisti. Tātad šitie. Labāk jau. Un atkal sūdīgāk. Šitie. Es vairs dusmā nezinu, ko likties. Minimāli. Un tad vēl pēdējo. Varbūt, ka tas bija pirmais. Es neatceros. Izskatās, jau man kā klīners tur pazūd. Pilnīgi. Nu tā ir. Tā ir pēc meistariem. Var redzēt vispār video? Un vēl jau es gribu redzēt arī, es tagad skrūvēju vaļā, kas ir iekšā darīts. Tas man interesē. No sākuma likās, cilvēki dara visu, bet, ja ir šitāda kvalitāte, tad uzticība beidzās. Ātri 1, 2 opšana. Skrūvēsim visu, palaidīsim vaļā. Jā, ir katrā ziņā nepatīkami šitāda situācija radusies. Man ļoti nepatīkami. Es iedevu cilvēkiem taisīt galvu, tāpēc, ka pašam nav laika, bet tagad sanāk dubultā. Pagājuši sestdienu jau, piekdien, kad es viņu saņēmu, gribēju jau pārslīpēt vārstus, jo atklāja, ka nav. Bet šodien bija jāstrādā, un tā kā nevarēja aizbraukt, šodien bija vienīgā diena, kad man sanāca aizbraukt. Es aizbraucu, un tu redzi. Bet es gribēju parādīt un redzēt seju, ko teiks. Atrunāšanās jau bija. Vārstiem vakumam ir jābūt apmēram 0,8. Un viņam vakums strādā, riģels ir 9, 0,9. 0,9 laikam, ar 0, opšana 9 figurē. Un paprasīju, vai var pamēģināt meistars parādīt man, cik ir. Viņš liek pie vārstiem, vakums ir 0,4. Vairāk neiet. Tad pārbrauc cits vārsts. Jā. Vakums aiziet 1 līdz 0,6 un tā arī notiek. Vēl vien vārstu, vēl vien pār 0,4 neceļās. 0,5 varbūt kādam grib iet augšā, bet nē, pieļi tas 0,8 vispār neiet. Un tā man liekas, vēlas, tu esi iedevis
meistariem. Varbūt, ka pirmās galvas arī tais pieslīpē, viss kārtībā, arī ar pastu. Nē, tagad viņš šok 3 reizes piesitīsies, viss būs kārtībā. Kā tas ir 3 reizes? Es viņus apgriezu tagad 50 reizes. Un kā iet garām, tā iet. Tas laikam neder. Tas laikam nav tas. Un kaut kā tā. Un tagad jāņem nost viss un jāpārslīpē. Saproti? Un tas ir tas sāpīgākais. Ka iedot taisīt tā, ka tev nav laika, un īstenībā tev ir. Tagad jāpavada tas laiks. Kur tu varēji pavadīt jau ko citu darot. Bet nē. Tagad tev jālaboja citu kļūdas. Nezinu. Man tas liekas ļoti slikti. Un tagad arī viņš pats zina, ka 0,8 ir pieļaujamais, viņš redz, ka 0,4 ir. Nu jā, viņa teikums bija tāds. Jā, varēja būt labāk. Bet to tagad, kad paņemtu, pateikt, ka oi, nē, šitādi mēs tev nevaram atdot, pārtaisīsim. Tāda runa pat nebija. Un es tad nebūtu atstājis, jo man jau ir līdz kaklam. To jūs jau tagad pēries visu laiku gaidīs. Un vēl gaidīt, ne. Izdomāju, ka man tas pašam jāizdara. Jāpieslīpē. Un pa lielam jāpierāda, kad var tomēr pieslīpēt. Es tā domāju, ka var. Redzēsim. Man jau te nav ko slēpt te no viena. Man jau nav nevienam arī nekas. Pa lielam. Es gribu pierādīt tomēr, kāpēc nav. Ir jau pierādi. Jo šitā ten es uzskatu, ka nevar atdot motoru. Galvu nesataisītu. Un ja tu vēl atzīsti to, ka tu neesi, ka varēja būt labāk. Un tad neko nepiedāvāt. Pat būtu jāpiedāvā, bet nē. Saproti? Nē. Tīri. Paziņa teica, ka šitā jāizdara. Ka viņi it kā neņemot ārā. Viņi apsienot. Un tad ir kārtība. Nu, aplāvēsim striktā. To jau var, jā. Tad jau viņš paliek. Viss skrūs vaļā.
Ak hermētika izskatās, ka ir labi. Tikuši galā. Netraucē. Paskatāmies. Skaisti. Tur viss ir skaisti. Tagad tikai ir jāsakārto šitie. Tā kaut kā. Vajag. Ir spīti. Vajag papīriņus. Un jāsaliek, kas ir ieplūde, kas ir izplūde, pēc kārtas. Pieraksta. Zūberats. Tai pusē. Un tā. Tā. Daudz jau runāt, kaut kur nesalaiž dēlī. Bet labi. Būs jau labi. Tā, un tagad ir jāuzklā virsū arī papīrus. Tad ir mazāk iespēja. Un kad viņš tas tur tā. To jau es arī šovakar likšu apakaļ. Vienkārši. Tagad ir jāperās ar vārstiņiem. Tā, es piemeklēšu, uzlikšu pauzi, piemeklēšu, ko es izņēmu. Nu, ko, piemeklēju kaut ko kā.
Kā jā, kā nē. Tikai... Jā. Tikai pagarinājām vai? Tāds arī domāts. Kā jā, kā nē. Labs teiciens, ne? Piemeklēsim, šis ir pa liels, man tā liekas. Katrā ziņā. Jā. Šitais arī pa liels. Šitais tik derēs. Labi. Paņemsim pagarinājumu. Tā ir redzams viss. Es tur ņēmu šo vienu. Tagad paņemsim ar. Tā, lai netrauc šitie. Šitā. Tā. Jā, garāk skrūvē. Nederēs. Es jau varu paņemt šito pašu. Šito sēdnicīšu apakaļ, lai nejautu galvu. Un es domāju, ka tā. Nē, man jau viņi visi jāpār. Visi. Bet šitādas darīšanas tas ir jāpaņem. Jāpaņem viņi visi ārā. Opa. Šitik. Tas būs tik vienkārši. Lai nav nekādi, sūd klāt. Spiežam nost. Spiežam. Vācam suhārikus. Kā tā darbojamies. Jāpārliek cits. Šita. Tie ir garlaicīgi, ne? Ir tā jocīgi, jā, kad nevar likt muzūnu virsū, bet ne. Es uzlikšu uz pauzi, šitos ten izņemšu un tad uzlikšu, jau īpaši nav ko darīt. Skatīties. Šitāds ten izvērtības. Paslīpēsim, to mēs pastīsimies. Ja mums jau vajag ar rezultātu. Šitam. Šitam pasākumam vajag rezultātu. Nu ko? Noņēmu. Tagad paņēmu kastīti, lai es varu salikt. Visas atspērs tāpat kā arī viņas. Ten tā bija. Tas ir jocīgs. Īstenībā.
paņemsim, atdalīsim ar kaut ko. Ar to pašu. Ko atgriež? Šitos ten ieplūds atspērs, izskatās švakāks, ko. Kaut gan viņas ir vienādas, bet šeit viņas ir zemākas. Viņas sēž dziļāk. Gandrīz nepaņēma pēc kārtas te runājot. Es saku, nevar daudz. Svarīgas lietas, kad ar daudz nevar runāt. Kaut gan šitās atspērs noteikti ir sajauts, arī nav nekas. Bet man patīk salikt apakaļ tāpat, kā bija. Ot tā. Arī uzklāsim virsū. Ilgu laiku ir kļūst vienas, bet lai ir. Noliksim nos, lai sukāriņi nepazūd, tiem ārasti mēdz pazust. Tā ir tāda slimība, kas pazūd. Tā. Tagad viņu vajadzētu nolikt kaut kā šitā ten. Nu jā. Es jau jūtu, ka būs grūti. Būs jāliek šitā. Labi. Atnesīs vēl kā puļķīti. Ot šitā ten. Tagad tikai ir jāatrod tāda maza šļūtenīte, lai var uzlikt uz vārstu. Pirms viena ārā. Kurš to padarīšu? Pat negrib nākt ārā. Nifigā себе. Kas to padarīšu? Viņš pats prūst. Nē, nu man jau patīk.
Saliekt štoļi. To jau ko pateiks. Jā. Kaut kāda sūda tev ir. Jā. Es parādīšu sākumu. Pišķi augstāk kameriņu. Šitā. Šitā no pasta. Nezinu, man tā liekas, ka no Žiguļu laikiem. Lūkšiem, kad 20 gadi ir. Man tā liekas. Nezinu, varbūt, ka ne. Parādīšu, kā es to daru. Skrūmušiņu. Šito virsmu man tagad jāmadzēs. Tā. Tad es paņēmu vārstu. Te ir vienā galā rupjais, otrā smalkais. Es sākšu ar rupjo, jo šit tik traki. Es domāju, paņem jāieļauj bišķi vārsts, jo nezinu, baigi tirās, kurš tur izdarīs. Tā kaut kā. Tagad es paņemu trubiņu. Uz to vārstu. Uzņaukšu, man vajag apmēram tik gara. Redzēt? Vai neredzēt? Nāzes pazina. Šitien ten. Es viņu te nogriezīšu. Un tad ielikšu skrūmašīnā. Un tad prātīgi griezīsim. Palikšu tuvāk šitien ten. Lai var redzēt to procesu. Šitā. Un tad trubiņi noteikti viss ir aizies, jo viņi tad iegļūt kājās, tad sāk slidēt. Tad nav vajag. Tad tā. Šitā te. Nu tā. Un tā un paies. Vārdu, uz otru pusi. Tā tikai skrūpad, vai posteņš skrūpēm. Tāpēc tik pa brīžam jāpaņem ar cimdu, lai viņš uziet uz to
savu vietu, kur viņš sēžās. Viņš viegli izļurkājās. Tā eļļa, vai no eļļas sāja to gumiju vai kas. Kaut kā tā. Tagad paņemsim, notīrīsim, un tad, lai redz. Es to sākumu neparādīju. Redziet, var redzēt, tā kante, kuras šlīpējās, tā ir tāda matēta. Un tādam jābūt, es parādīšu, pēc tam šito te pieslīpēšu kārtīgāk, un pēc tam es parādīšu nākošo. Tagad uzlikšu pauzi. Vēl es gribu parādīt, cik ir pulkstenis. 7, 8 pāri 5. Būs garš vakars, es tā jūtu. Bet man tas ir jāizdara, jo man rīt jāizved. Ir čaļiem galva un vispārējais, lai sastāvē motoru. Labi. Tad ir viss. Es jums gribēju parādīt. Es tagad to vienu vārstu saslīpēju. Es jums parādīt. Kāds viņš izskatās. Es viņu kārtīgi notīrīšu pēc tam. Redziet, jums nos to gaismu. Viņš ir, viņam ir tāda matēta kante, kā labāk redzēt. Viņa tāda matēta. Un šitam ten arī. Skatās tā. Un izņemsim ārā tagad nākošo, kur nav slīpēts. Redziet? Viena ir spīdīga, otra ir matēta. Un vārsts arī ir. Viņš ir spīdīgs. Nu, viņš ir pieslīpēts ar aparātu. Dziet. Kā es varu parādīt atšķirību. Vajag stūmi. Kaut kā jūtīgi zūmējās. Štik to neņem. Varbūt tas 3, 2. Re. Šito es slīpēju. Un šitais vēl ir jāslīpē. Šitā vajag parādīt. Atradu. Redziet, šitā ir jāslīpē, un šitā ir pieslīpē. To redzēt, tā matētā kante, un tur viņš sēžās. Viss. Šitā. Tā, labi. Nu ko, pieslīpē 2 vārstus. Pastīsimies laiku. Pļāviens. Ilgi. 50. 40 minūtes štuļi. 2 salika apakaļ. Baigi nepacietībā grib redzēt. Nāk ārā, nē. Šitos 2 saliku.
Jānoliek. Vairāk līmenītī. Tā kaut kā. Cik daudz jāslīpē, jau nezinu. Tāpēc tā akurāt pieslīpē. Vai nāk? Nu, tā jābūt. Vai ne? Ritīgi, piespiež klāt. Tad kaut kādu parādīšu. Ar trīdnieku 2. Kad dziļāk iebāšu to pistoli pie pašu vārsta, kurš tas sanāk tagad šitā. Pilinu vēl. Tā liekas, nezinu. Tā, šis pirmais, šis otrais, nu. Kaut kas minimāli parādās. Bet tā kā es turēju viņu tā attālumā, es vēl atlikšu apakaļ. Tā kā es pirmīt turēju šitā, tad nenāk vispār. Tad es zinu, cik daudz jāpieslīpē. Pēc skaņas apmēram. Labi, viss, tā. Nu ko, saslīpēju. Paņemsim, paskatīsimies. Redzēsim, kā būs. Notīrīja. Skaisti. Liksim kopā. Pastīsimies pulksteni, cik tagad jau ir. Liksim apakaļ normālo režiju. Bez 4,7. Šitās man izstājas ātrāk. Nu redzēsim, kā viņas tur būs. Kā jau pierod, tad jau zina, ātrāk viss iet. Labi, liksim iekšā. Un tad redzēs tālāk. Salikšu. Tā ir tāds čakars likšana. Pēc tam. Davai, padā. Nu ko, saliku apakaļ. Pastamies atkal pulksteni apmēram, cik ir. Ir bez 28. Un tūlīt apstīsimies, kā mums šokās ar burbuļiem. Zemāk, štoņi. Viņam jāstāv augšā. Salējam. Un. Nu, tas svētīgi. Kaut kādu burbulīgi gribam atstāt. Jā. Kaut kā bišķi ir. Nav kā bija. Arī ir. Aprodēsim. Šitie 2 bija ok. Šitie. Tā. Šite bija burbulīši. Un šite bija burbulīši.
trūks ir, bet... Šitā dabūs pārslīpēšu, to ne? Tu ideāli. Šitai, blēd, malcī. Šitais. Nu labi, iesim tālāk. Otra puse. Tātad 2 vārsti tiek slīpē. Nu ko, uzliku virsū ar germētiku, tagad ieļošu, izgriezīšu, lai nestāv pliks metāls pret metālu. Zin kā, ja viņi uzreiz neieliks, lai neuzmetās rūsts uz slīdvirsmām. Nu, slīdvirsmām ne, bet, nu, uz vienā. Uz tām tur saslīpētām vietām. Galvenais, lai. Ko tas ir? Es domāju, kaut kas nav. Tā, nu, saliku reļīt, lai tās vietas saslīpētās no sausas. Un jā. Tagad es gribu izgriezt, lai tā eļīte ieiet tai saslīpētās vietiņās. Domāju, rīt aizvedīšu kā galvu, tā jau viņi liks kopā motoru. Noteikti. Un. Šis varbūt bija lieki, bet tā. Normāli. Gribās tā, lai skaisti.
šitā nav vērts, bet labi ir. Viss ir kārtībā. Rīt vedam prom. Pie Čomaka, pie drauga. Šai stelēt, likt zobeni, likt motoru, visu kopā un būs labi. Ar to mēs arī beigsim šito galvas neparedzēto remontu, slīpēšanu, kas bija jāizdara tiem cilvēkiem, kas par to saņēma naudu. Jā, nav forši. Bet labi. Šito es daru sev, un tie, kas dara tā kā pa konvejeru, pa tādām lietām, kas slīpē, maina, viss dara. Izskatās, kad viņi dara tā kā konvejerī, kad neizdara visu līdz galam. To, kas stāsta, ka tu esi 100 galvas vai 1000 vai sūtam uz ārzemēm, mums ir pieprasījums. Es pieļauju, daudz cilvēku netaisa sev. Sev to galvu. Viņi paņem servisi, pasūtīs, vai vienalga, kas ir pasūtījis. Un ja kaut kas pēc tam gadās, viņi jau saka, es taču saņēmu ar garantiju. Un es vēl pieļauju tādu lietu, ka cilvēki vairs uz to servisu arī nebrauc daudz. Kad zini, es viņam iedevu taisīt, samaksāju lielos naudas un neiet. Bet te izrādās jau redz, ka varbūt sākums ir ar to, ka nekvalitatīvi sataisa kaut kādu. Jo meistars nekad, meistaram atved, viņš paņem, liek virsū. Viņš nepārbauda. Kā viņam jāpārbauda? Ja tas ir tie cilvēki to dara, kas to dara ikdienā, profesionāli, bet izrādās, ka viņi tie profesionāli neizdara. Tāds ir mans viedoklis. Un neviens jau nepārbauda, atbrauc pārbauda, cik tur atstarpīts, viss uzticās. Un visādi var būt. Un ja pēc tam motors neiet, servis jau ir vainīgs. Servisnieks vainīgs, kas tas uzņēmās to darīt. Tad viņam ir ķēdes reakcija, bet tas cilvēks vairāk arī var nebraukt pie viņa. Varbūt arī neatbrauc. Tāpēc arī nav tādas konflikta situācijas pēc tam, kad man visi iet, viņš citā servisā varbūt dara. Bet labi ir. Beidzam šito sēriju un lai visiem veicās. Un neieteikšu arī citiem saviem paziņām vairs tur galvas pēc šitādām variantām. Šī 3. galva, ko es taisu. Šitam taisīju. To pārslīpējām. Vēl vienu, ko ir taisīju. Tā man stāv, un to es tādas nelikšu virsū, jo tur tāpat nāk gaisa pūšot. Tā arī jāpārslīpē. Šitam mēs pārslīpējām. Šitam mēs vārsts ņemam ārā un pārslīpējām, jo es jau sev taisu. Labi, tā ir diskutēt, mēs varam daudz un dikti. Bet labi, visu, čau. Beidzam.